Man priekšā ir ļoti liels piedzīvojums, izaicinājums. 1500 kilometri garu vidusjūru ar vilcienu 4 valstis no Spānijas Valencijas līdz pat Pizai Itālijā, cauri Francijai un Monako. 2,5 nedēļas. Lidoju es tagad līdz Valencijai. Ir 23. maijs un 6 no rīta. Pēc stundas man ir lidojums. Jā, skatīšos, kā man ies. Man viss plāns ir gatavs. Es braucu pavisam viena, tāpēc tas noteikti būs izaicinājums. Bet man ir skaidrs, kurās pilsētās es palieku. Vispār man plānā ir apbraukāt un redzēt 10 pilsētas, bet palieku pa nakti 6. Plāns ir nopietns. Ceļš priekšā ir garš. Braucam, skatīsimies, kā man ies. 4 stundu lidojums, un es esmu nolaidusies Valencijā. Es neko vairs nepaspēju ierakstīt Rīgas lidostā, tāpēc, ka bija ļoti daudz lidojumu vienlaicīgi, bija nenormāli daudz cilvēku. Bagāžās bija ļoti liels rindas, strādāja pilnīgi visas bagāžu kases, bet tāpat bija rindas līdz pat pašam galam. Un tā kā es paņēmu līdzi vienu bagāžu, jo 2,5 nedēļas tā kā bez čemodāna īsti nevarētu iztikt, tad nācās gaidīt. Un tad es cauri drošības kontrolei biju tikai 50-55 minūtes pēc vispār ierašanās lidostām. Pirmo reizi, man liekas, bija tik ilgi. Bet gadās tādi momenti. Tas bija sestdienas ļoti agrs rīts un tiešām pārklājās ļoti daudz lidojumi. Lidostā tādā ziņā viss bija kārtībā, visi strādāja, visi vārti vaļā, viss kas vaļā, darbinieku apkārt daudz, kas palīdz. Tā kā tādā ziņā viss bija ok, vienkārši tiešām ir citreiz vērtīgi braukt ļoti laicīgi arī uz mazo Rīgas lidostu. Ļoti ātri tiku pie sava čemodāna. Cilvēku bija vispār ļoti maz lidostā. Tagad izgāju ārā, kur palmas, meklēšu, kā es varu tikt visērtāk un ātrāk līdz savai viesnīcai, jo es tādas detaļas vispār neesmu izplānojusi. Es neesmu pat īsti neko paskatījusies, ko katrā no pilsētām, kuras palikšu, var apskatīties, kādi ir turismu objekti. Vienīgais, kas man ir izplānots un arī viss ir sapirkts, ir viesnīcas. Es zinu, kuras palikšu, un es zinu, cikos man ir vilcieni. Vilcienu biļetes man arī ir nopirktas visām 2,5 nedēļām. Tā kā pa lielam ceļojums ir saplānots pa minūtēm, bet ko es tieši konkrēti darīšu katrā pilsētā, es nezinu. Tagad es Valencijā palikšu 3 dienas, un 4. es braucu tālāk uz Žironu, kas arī ir Spānijas pilsēta. Un tad tālāk no Žironas es dodos jau uz Franciju. Un tad man Francijā ir vairākas pieturas, pēc tam arī Monako un tad uz Pizu Itālijā. Un Itālijā Piza tad būs vienīgā pilsēta, ko apskatīšu, vismaz pēc plāna, ja viss ies pēc plāna. Un attiecīgi lidojums man arī atpakaļ ir no Pizas. Tagad ir 10 no rīta šeit un ir 22 grādi un priekš 23. maija šī gada, salīdzinot ar Latviju, tas ļoti labi, lai gan šodien Latvijā arī ir labs laiks, bet šeit būs foršāk. Kā man sola 27, 28 pa dienu un saulīte, ļoti mazs vējiņš. Uz šādiem laikapstākļiem es biju ļoti gatava, jo Latvijā es reāli salu. Apkura bija atslēgta, bet māja beigās bija augsti gan birojā, gan mājās. Tāpēc tas ir tas tiešām, ko es gaidu. Vienīgās lietas, par ko es varbūt satraucos, ir tas, ka es kaut kā netikšu galā vai nevarēšu saprast vilcienus stacijā, nevarēšu noorientēties, atrast, kurš ir mans vilciens vai kā noskanēt biļeti vai kaut kā tikt iekšā. Tas ir mans uztraukums viens. Arī tas, ka vilcieni var neatnākt, var aizkavēties, jo Eiropā vilcieni neiet tā kā pie mums Latvijā. Mums ir ļoti precīzs un ļoti labs vilciens, bet šeit tā nevienmēr ir. Un otra lieta, bail, ka paliks garlaicīgi vienai pašai. Droši vien pirmo nedēļu tik ļoti nejutīšu, un tad pēc tam
nezinu, varbūt jau paliks vientuļi un trūks vienkārši ar kādu papļāpāt un parunāt un padalīties šajos te piedzīvojumos. Bet tad redzēs. Palielam tās ir tādi vienīgie satraukumi. Un es arī mēģināšu tā ļoti mierīgi visu staigāt, braukāt, nepārforsēt un tā kā konservēt savu enerģiju, lai nav tā kā bija Portugālē, ka pēc 3 dienām spēka vairs nav, kājas jau ir piekusušas, enerģija ir vienkārši izsīkusi. Tāpēc šeit es mēģināšu tā mierīgi, noteikti, ka es daudz ko nepaspēšu tāpēc apskatīt, varbūt kaut ko palaidīšu garām, bet vismaz man pietiks tā spēka 2,5 nedēļām, jo tas tomēr ir ļoti, ļoti garš ceļojums. 1500 kilometri, tas ir nopietni, un man ir jāmācās sevi kontrolēt, nestaigāt 30 kilometrus varbūt katru dienu, bet pa lēnām pa bišķītiņam izvēlēties kaut kādus top objektus un apskatīt tos vai vienkārši staigāt pa pilsētu. Man līdz viesnīcai jābrauc ir kaut kādi gandrīz 7 kilometri. Es paskatījos, kā taksis šeit maksā 15 līdz 17 eiro par tādu īsu gabaliņu. Tas ir dārgāk nekā pie mums Latvijā. Un tāpēc es iešu uz metro. Infocentrā man teica, ka vienkārši ir jānobrauc lejā uz metro. Un tur vai nu aparātā, vai nu infocentrā var nopirkt biļeti. Brauciens ar metro man izmaksāja 5,90. Un tad man būs tikai 8 minūšu gājiens līdz savai viesnīcai. Valencija ir liela pilsēta. 800,000 iedzīvotāju. Jā, priekš mums tā ir ļoti liela pilsēta. Un izstaigāt ar kājām es šeit noteikti nevarēšu visu, ko vien gribēšu. Jo, piemēram, līdz tai pašai pludmalei man ir 1:40 ar kājām jāiet. Tāpēc es tagad atbraucot metro stacijā aizgāju atkal pie biļešu aparāta. Un pa 7,50 nopirku biļeti, ar kuru es varēšu 48 stundas braukāt, cik vien es gribu ar metro pa A un B zonām. Bet tur C zona, laikam, sanāk jau lidosta, bet lidosta jau man nevajadzēs. Tā kā, jā, ļoti izdevīgi, ļoti laba cena, demokrātiska un braukāšu ar metro. Eju meklēt savu viesnīcu, lai noliktu čemodānu. Man rakstīja, iespējams, ja numuriņš būs brīvs, ka es varēšu tajā tikt iekšā, bet skatīšos pēc situācijas. Pašā viesnīcā es esmu tikusi iekšā. Viss ir kārtībā, bet mana istabiņa gan būs gatava tikai pēc 3 stundām. Es varu izmantot labierīcības dušas, virtuvi, tātad koptelpas un arī atstāt bagāžu. Un šajā viesnīcā īpatnē ir tas, ka man numuriņā labierīcības un duša nebūs. Būs kur šādas te koplietošanas, bet viņas izskatās, ka viss ir ok, viss ir tīrs, vispār viesnīcu meklēju tuvāk stacijai, lai man ir ar čemodānu vieglāk pārvietoties. Un šeit kur ir numuriņi un bagāžas telpa. Un šeit arī bija ļoti labas atsauksmes, šeit bija ļoti laba cena. Un tāpēc es arī izvēlējos šo, bet šī laikam būs vienīgā tāda, kur ir koplietošanas vannas istabas. Šeit arī, piemēram, nav recepcija, bet ar viņiem ir ļoti viegli sarakstīties un sazvanīties, un viņi ātri atbild, un viņiem pat ir tas automātiskais robots atbildētājs. Un cena šai viesnīcai par 3 naktīm bija 200 eiro, kas priekš Valencijas bija ļoti ok, jo daudz kas bija vai nu dārgāks, vai nu vairs nepieejams. Starp citu, es sāku visu organizēt, meklēt, pirkt mēnesi atpakaļ, un, ja godīgi, vajadzēja varbūt ātrāk, jo daudz kas jau bija izpirkts. Arī bija grūti īstenībā ar vilcienu biļetēm, jo arī tās jau bija dārgākas, un starp citu vilcienu biļetes Eiropā tām ir tāda pati sistēma kā lidmašīnu biļetēm.
cena atšķiras no tā, cik laicīgi tu pērc, vai tu pērc sezonā, nesezonā, brīvdienā, darba dienā, atšķirsies cena un pat var arī būt izpirktas vienkārši visas vietas vilcienā. Līdz ar to visu es arī darīju mēnesi iepriekš, bet es noteikti būtu varējusi kaut kur ietaupīt, ja es to būtu sākusi ātrāk darīt. Uz vienu pilsētu man sanāk iebraukt diezgan vēlu, tāpēc, ka vienkārši vairs nebija citu reisu, vai nu izpirkti, vai vienkārši nebija reisu, bet jā, tā kā viss nebija tik gludi tajā organizēšanā. Vajadzēja kaut kādus 2-3 mēnešus pirms tam. Viss bēdīgākais bija tas, ka es gribēju palikt Nīcā, tad, kad es skatīšos Franču rivieru, bet Nīcā gan visas lētākās, izdevīgākās vietas jau bija izpirktas, un tāpēc es palikšu Kannās, un tad no Kannām braukšu uz Nīcu, uz Monako. Nezinu, lai gan citās vietās bija rakstīts, ka Kannās ir dārgāk nekā Nīcā, bet, manā gadījumā tā nebija taisnība. Mēnesi atpakaļ pērkot, es ietaupīju 200 eiro par 4 vai 5 naktīm, cik es tur palieku. Vispār mākslīgais intelekts man pa šo laiku ieteica braukt apskatīt Valencijas tirgu. Braucam skatīties. Līdz tirgum no manas viesnīcas ir tikai 1,5 kilometrs, tāpēc iešu kājām. Temperatūra jau ir uzsulusi uz 27 grādiem. Tā kā pilots lidmašīnā pateica 22, galīgi nē, bija jau vairāk, un tagad jau ir 27 un būs 28. Re, kur arī Valencijas torņi, Torres de Quart. Tādā diezgan modernā vidē, kad ir šāds te vēsturiskais piemineklis stāv. Ļoti saudabīgi, ļoti interesanti, skaisti. Šī ir katoļu baznīca, un pretējā šī skaistā ēka, tas arī ir tirgus. Pilns ar svaigām jūras veltēm, arī tepat uz vietas var nopirkt ēst austere 3,350 €.
Un arī pa 2,50 austeres. Sašimi šķīvīts pa 6 eiro, 7 eiro, lasis 7 eiro. Nu, un tad, protams, ka arī visi citi ēdieni, dzērieni, augļi, rieksti. Viss šeit ir. Milzīgs tirgus. Cilvēku arī daudz, turistu daudz. Paprika 3,20 kilo. Kādas vēl cenas? Nu, cenas ir, teiksim tā, normālas. Un ir arī izvēle. Nav tā, ka visiem cena viena pilnīgi visam. Esmu tikusi iekšā savā istabiņā tieši 3:00. Pirms tam nevarēju tikt iekšā, jo tas kods, kas ir uz durvīm, iestatīts uz 3:00 un viss. Un pirms tam tu tikt iekšā nevari. Es jau zvanīju atbildīgajiem un jautāju, kāpēc netieku iekšā. Viņi teica, ka laikam vienkārši sistēmā tā ir iestatīts. Un tā arī bija. Bet kopumā istabiņa ļoti jauka, pat diezgan plaša. Augsti griezti, loks, bet pa logu neko redzēt nevar. Aizlīmēts ar līmplēvi. Ir televizors un 2 krūzītes, pietiekami daudz vietas, kur pakarināt drēbes, vēl kaut kāda papildus sega. Tā kā es vispār šeit jau pabiju kaut kādu brītiņu, līdz es gaidīju, ka varēšu tikt istabā, tad īstenībā esmu sapratusi, ka te ir tiešām tāda laba vieta. Un es arī te padzēru kafiju, tēju, ūdens ir bez maksas. Tā kā, jā, ērti, normāli, tīri. Viss izskatās arī diezgan jauns, remonts jauns, diezgan klusi. Pagaidām apkārt nevienu nedzirdu, bet uz vakaru jau noteikti visi sanāks. Veiksmīgi iekārtojos savā istabiņā. Tagad tad laiks beidzot braukt paskatīties jūru. Peldēties es gan izdomāju, ka nepeldēšos, jo jau ir 4:30 vakarā. Un diena tāda saraustīta bija. Jābrauc vienkārši izpētīt, paskatīties, kas ko kā. Plus arī, ja es gribu braukt peldēties, tad man tas ir jādara bez kamerām. Tāpēc šodien braucu pafilmēt, pafočēt. Un tad rīt vai parīt braukšu tikai peldēties, jo tā kā es esmu viena, tad tas ir arī viens no tādiem mīnusiem, ka nav neviens, kas paskatās mantas, pieskata lietas, līdz ar to par to vienmēr ir jādomā, un tas atkal rada kaut kādus sarežģījumus citreiz. No manas viesnīcas līdz jūrai var tikt ar sabiedrisko transportu, ar to es arī braukšu. Man gan rāda jābrauc ar metro un tad jāpārsēžās uz autobusu, bet es padomāšu, es nobraukšu ar metro tik tālu, cik man ir jābrauc. Un tad paskatīšos, varbūt atlikušo iešu ar kājām. Tā, es nobraucu ar metro. Metro vispār ir arī, tīrs, kārtīgs, moderns, diezgan saprotams. Angliski gan tur nekā nav, viss ir spāņu valodā, bet galvenais jau saprast tās pieturas, un tad pēc Google Maps es attiecīgi arī vados. Tagad vienīgi gājiens līdz pludmalei ir vesela stunda. Es domāju, ka paiešu nelielu gabaliņu. Man patīk, ka šeit Valencijā īstenībā gar vai caur pa lielajām ielām. Ļoti līdzīgi kā Portugālē iet šādas te zaļas alejas ar soliņiem, bērnu laukumiņiem, skaisti ziedošiem kokiem.
Starp citu, smaržo arī ļoti patīkami šeit, kur viss sakritis uz zemes daudz ziedu. Par siestām vispār Spānijā, šeit Valencijā, šajā pilsētā vēl siesta ir dzīva, bet ne gluži tā, ka visa pilsēta apstājas pilnīgi un nekas nenotiek, bet aizvērsies ciet tur no 2 līdz 5 kaut kādi mazie veikaliņi. Turpretī muzeji, izklaides centri, lielie veikali, tie netaisās ciet. Vispār par centrālo tirgu, kur es biju, interesanti ir tas, ka tas strādā vienkārši līdz 3 dienā un viss. Tas ir tas viņa darba laiks. Restorāni turpretī šajā laikā strādā, tāpēc, ka spāņi tieši iet pusdienās, bet pēc tam restorāni pēc 4:00 beras ciet un var atvērties tikai ap 7:30–9:00, tad, kad spāņi ēd vakariņas. Līdz ar to, ja vakariņas gribēsies laikā no 4 līdz 8, tad ir jāiet vienkārši lielveikalā kaut ko iepirkt. Tālūk. Futbola stadions un mazs suvenīru veikaliņš tepat uz ielas. Iekāpu autobusā, pusstundas brauciens un esmu tikusi līdz jūrai. Pilns autobuss bija, visi uz pludmali. Un starp citu, man liekas, es nepieminēju, bet šī te 48 stundu biļete, ko es nopirku metro, tā der arī autobusam un tramvajam. Tā kā ar jebkuru sabiedrisko transportu es varu pārvietoties pa 7,50, 48 stundas. Un šīs te 48 stundas tad sāka īstenībā tā kā uzskaitīties tikai kopš tā momenta, kad es iekāpu metro, tad, kad viņa tiek validēta. Un vispār, lai ieietu metro, tad ir nepieciešama šī biļete, jo tur ir vārti. Bet autobusā, piemēram, ir vienkārši iekāpjot pa priekšējām durvīm, jānopīkstina šī biļete pie tāda kā aparātiņa, pie šofera. Pagaidām no tā, ko esmu redzējusi, man liekas, ka šeit ir ļoti laba infrastruktūra gan priekš velobraucējiem, gan priekš gājējiem. Tur tiešām nav kur piekasīties. Ar riteni te būtu, man liekas, ļoti ērti, viegli. Vispār interesanti, ka šī skaitās Baleāru jūra, kas ir, protams, vidusjūras daļa, bet nezināju tādu faktu līdz šim. Jānotestē ūdens. Nav tik slikti. Man liekas, var ātri pierast. Zivtiņas kaut kādas peld arī. Forši. Mīkstas smiltiņas, silts ūdens. Man tikai bail, ka tik man kāds neuzšļakst uz kamerām, bet labi. Gan jau būs labi. Forši. Noteikti. Es pat varētu izpeldēties. Ļoti labs ūdens. Un tālumā var redzēt kalnus. Ļoti skaistus kalnus. Tā arī turpināja iet kaut kādas minūtes, 20–25 gar krastu. Skats nemainījās, cilvēku daudz, visi atpūšās. Un pludmale nevar iedomāties, cik gara un cik tālu tā plešas. Bet viss skaisti, jūra silta, ūdens silts, miltis karstas. Visi spēlē bumbu, bērni priecājās, visi izbauda un ir gan kā vietējie, tā arī turisti. Es kārtīgi izstaigājos pa pludmali un tad iesēdos autobusā, lai brauktu tālāk. Man paveicās, ka es vispār tiku autobusā iekšā, tāpēc, ka es biju pagājusi nostāk uz vienu tālāku pieturu no pludmales. Tāpēc, ka tālāk, kad mēs braucām, tas bija šausmas. Autobus bija tik pilns, ka šoferis pat nevēra vaļā durvis, jo nebija jēgas. Neviens tur nevarēja iekāpt iekšā, neviens.
Laikam tagad, sestdienas vakars, autobusi arī iet diezgan reti, un visi no pludmales, silts laiks. Nezinu, kāpēc tā, bet tas bija diezgan trausmīga pieredze. Bet tagad es esmu tikusi līdz Valencijas Mākslas un zinātnes pilsētai. Tā ir Valencijas slavena vizītkarte. Milzīgs, balts, futuristisks ēku komplekss, ko projektējis arhitekts Santiago Calatrava. Tas izskatās kā no zinātniskās fantastikas filmas. Šajā kompleksā ietilpst zinātnes muzejs, opernams, planetārijas un arī milzu akvārijas, esot pats lielākais akvārijas Eiropā, bet pat ja neiet iekšā, nevienā muzejā vienkārši var pastaigāties un tad baudīt šo te futuristisko, moderno pilsētiņu. Un uzreiz gribu arī atzīmēt ļoti pozitīvu lietu, ka ir labierīcības, kaut vai sausās toaletes, bet tāpat salīdzinot ar Portugāli, kur vispār ir problēmas ar labierīcībām, tur neredzēs pat tādas. Ja? Tā kā šeit jau uzreiz ļoti, ļoti liels plus, kaut vai par tādu lietu, jo tas tomēr ir svarīgi. Tiešām interesanti un saudabīgi. Neatgādina neko citu iepriekš redzētu. Pagaidām laikam mana top vieta Valencijā. Šī vieta tiešām ir arhitektūras brīnums. Vispār negribās iet prom no tejienes. Katru reizi paeju uz priekšu, vēl no cita leņķa apskaties, un jauni brīnumi pavarās. No citas puses apē vēl kaut kas. Un visas ēkas no citas malas izskatās pavisam citādāk. Starp citu, šis parks vēl joprojām ir tas pats parks, pa kuru es jau gāju, kad biju pirmo reizi izgājusi no viesnīcas. Šo te garo parku sauc par Turijas dārziem. Un šis ir unikāls pilsētu plānošanas brīnums. Kādreiz caur Valenciju plūda
Turies upe, taču pēc postošiem plūdiem pagājušajā gadsimtā upi novirzīja ap pilsētu, bet vecajā upes gultnē izveidoja šo 9 kilometrus garo parku, kas vies cauri visai pilsētai. Tā kā ejot pa šiem 9 kilometriem var iziet cauri visai pilsētai. Šis ir tāds tā kā pilsētas zaļais patvērums. Te ir jau arī, kā es biju minējusi, veloceliņi un jau biju iefilmējusi apelsīnu koki, ir kaut kur arī rožu dārzi, sporta laukumi. Un sanāk pa šo parku var iet veselu 9 kilometru garumā un visu laiku būt zaļumos, dabā. Šeit cilvēki arī pikniko un taisa svētkus, svinības. Ļoti daudz staigā ar sunīšiem, tāpēc tiešām superīgi izdomāts un daudz šeit laikam šajā pilsētā tādu pilsētvides un arhitektūras brīnumu tiešām. Un arī tad pa šo dārzu ejot, tas nekad nebūs vienāds. Jau vien cik nelielā daļā es esmu bijusi un šeit visur ir gan dažādas ūdens tilpnes, dažādi augi, dažādi vides objekti un dažādas izklaides un dažādi aktīva un brīvā laika pavadīšanas veidi. Ieskrēju autobusā un veiksmīgi aizbraucu līdz savam rajoniņam. Šoreiz nebija autobuss pilns, es pat mierīgi dabūju apsēsties. Tā kā šoreiz brauciens bija ļoti patīkams. Tā kā jau ir īstenībā 9:30 vakarā, es esmu ļoti piekususi, man nebija enerģijas meklēt, kur iet ēst, un tāpēc es gribēju aiziet vienkārši uz veikalu. Labi, ka es paspēju, jo veikali strādā līdz 9:30 vakarā. Un tur pagriezīšu kameru, parādīšu, ko es nopirku. Īstenībā pa to veikalu varēja staigāt ilgi un dikti, jo bija ļoti interesanti un viss kaut kas arī no gatavajiem ēdieniem. Kur, piemēram, ir tāda, negluži paella, tāpēc, ka tie ir makaroni, bet ar 2 lielām garnelēm, 1 lielo mīdiju, paņēmu tādus anšovus nelielus, arbūzu. Te izskatās, ka tas ir tāds tā kā kūpināts lasis, es tā domāju, un vēl artišoki marinētie. Un par visu kopā es samaksāju 13,77, kas man liekas ir diezgan ok, jo, piemēram, šis te ēdiens maksāja 4,75. Tā salīdzināšanai. Īsnībā arī šajā viesnīcā ir labi tas, ka ir mikroviļņu krāsns, jo parasti jau viesnīcās tāda nav pieejama bieži vien. Un, jo nav tāda koptelpa un kopīgā virtuve, ja? Tur ir leduskapis, mikroviļņu krāsns, teikana, un tāpēc ļoti forši, ka var paņemt šādu veidu ēdienu un vienkārši uzsildīt un ēst. Un nav nekur vakarā jāiet, bet, protams, kā jau es teicu, badā šeit nepaliksi, visi tikai tagad sāk vakariņot, un visi restorāniņi, ko pa ceļam redzēju, bija vaļā. Cilvēki bija daudz tur arī. Lūk tā, tāda bija šodiena. Es paēdīšu, iešu dušā un iešu gulēt, un tad jau skatīšos, kāds rīt būs garstāvoklis, ko rītdien nesīs, ko rītā gribēsies darīt. Ir 24. maijs. 2. diena, 25 grādi jau ārā, bet jau ir kaut kādi 11:30. Es pamodos gan agri, kaut kādos 9, bet es sāku vispār skatīties un pētīt, ko darīt, kur iet, kuri no svarīgiem objektiem vēl te nav redzēti. Un tā es izčamājos līdz 11:30. Gulēju es īstenībā ļoti labi, bet es arī biju ļoti piekususi. Un nakti pirms lidojuma es gulēju kaut kādas, laikam, 3 stundas tikai,
vai 4, jo bija arī ļoti agri jāceļās uz lidojumu. Un tā kā man no Portugāles ir trauma, ka es tur viesnīcā vispār regulēju par naktīm, es visu dzirdēju, tad šoreiz es sagatavojos, un man bija ausu aizbāži, un arī no aptiekas kaut kāds miegam tā kā melatonīns, pušamais, ko izpūšu uz mēles pirms miega, lai labāk gulētu. Tā kā to visu es izdarīju, izmantoju, un neteiktu, ka šeit ir baigi klusi. Sienas ir plānas, jā, kaimiņus var dzirdēt, bet šajā viesnīcā ir pirmkārt tikai 8 numuriņi, no kuriem pat ne visi ir. Es zinu tikai 2, es esmu pamanījusi numuriņus, ka ir vēl, neskaitot mani. Un arī viesnīca ir uz klusas ielas, vienvirziena ielas, tur ir maz satiksme, maz cilvēku. Un tā kā to trokšņu nav diezko daudz. Līdz ar to guļu es labi. Un tagad es eju uz pilsētas vēsturisko centru. Tur es biju jau vakar. Es redzēju tikai tātad torņus, vienus no 2 starp citu. Un nedaudz izgāju tur cauri ieliņām ātri. Bet tagad tad es eju kārtīgi izskatīt vecpilsētu un arī atrast brokastis, pusdienas, paēst un padzert kafiju, jo šajā viesnīcā brokastis nav, bet vispār šajā ceļojumā kā tādā, tā kā es esmu viena, tad es izvēlējos visur bez brokastu opciju, jo tad, kad es vispār ikdienā vai ceļojot esmu viena pati, tad man ir nedaudz citādāks režīms. Es arī no rītiem nevienmēr gribu ēst, un es gribēju vēl lielāku brīvību un tādu mieru. Līdz ar to es neizvēlējos viesnīcās brokastis, pat ja tādas bija, bet 2 vietās gan man būs brokastis, jo viena viesnīca vienkārši automātiski iet ar brokastīm, tā kā tu nemaz nevari izvēlēties bez, ja. Protams, tu vari viņas neēst, bet viņas uzreiz jau ir iekļautas. Un otrā viesnīcā man būs brokastis, tāpēc, ka, lai izvēlētos atmaksājamu un pārceļamu, atceļamu numuriņu, ir jāpiemaksā, un tad attiecīgi tai viesnīcā tur bija tā, ka tev paņem brokastis, samaksā vairāk, un līdz ar to tev ir arī atmaksājums. Un vispār pa visu šo ceļojumu, rezervējot visu mēnesi atpakaļ, es esmu pārmaksājusi citviet 10 eiro, citviet pat kādus 40-50 eiro par viesnīcu, lai es būtu droša par to, ka es varu atcelt, jo šajā politiskajā, ekonomiskajā situācijā nebija skaidrs un nav skaidrs vispār vēl joprojām, vai tu lidosi, aizlidosi, neaizlidosi, kas būs. Un tāpēc es gribēju labāk pārmaksāt nekā samaksāt par visu uzreiz. Un pēc tam, ja kaut kas notiek, ja pat lidojums mans nav, es netieku uz šeieni, tad es pat nevaru neatgūt naudu, neko. Līdz ar to, jā, lai nodrošinātos, tad nācās pārmaksāt bišķiņu. Tā, šiem torņiem vakar es gāju cauri, bet šodien uzkāpšu, no tiem pavērsies skats. Uzkāpt šeit ir bez maksas. Ļoti augstu nav, bet jāpakāpj ir. Var vēl augstāk uzkāpt. Šāds skats uz to pašu pusi, bet jau esam augstāk.
Un var tad pat vēl augstāk uzkāpt. Baznīcas zvani skan. Svētdiena šodien. Tomēr var tikt arī uz otru pusi skatīties. Nu, un esam torņa augšgalā. Un šeit ir 360 panorāma no šejienes. Pilnu apli var apiet. Īstenībā ļoti veiksmīgi paspēju uzkāpt torņos, tāpēc, ka viņi vaļā tikai līdz 1:30. Vispār, ņemot vērā, ka mums ir mūsu Cēsu pils, tad man tā, es neteiktu, ka ļoti liela iespēja atstāja. Tāpat kā Lisabonā, kad mēs bijām viņu vēsturiskajā pilī, arī bija tāda sajūta, ka līdzīga Cēsu pilī. Pat ja vecāka, ar vēl lielāku vēsturi, bet tāpat, Lisabonā vienīgi bija vislieliskākais skats uz pilsētu. Tas ir neatkārtojami. Tā pati pils, bet šeit tā kā plusi bez maksas. Es piesēdos vienā kafejnīciņā, pajautāju kafiju un ēdienkarti, teica, ka ēdiens gan ir tikai no 12:30, kad sāk strādāt virtuve. Tagad bija 10:10, tā kā pagaidīsim, tikmēr dzeršu kafiju. Apkalpojušais personāls runā angliski, visa kafejnīciņa bija pilnīgi pilna, un tieši šis viens galdiņš ar vienu krēslu bija brīvs, un tā kā, mani pasauca uz šejieni. Neapzināti, bet ļoti veiksmīgi es vispār tiku pie šīta galdiņa un arī šajā kafejnīcā, jo viņiem internetā ir labs atsauksmes, un tagad, kad sākās pusdienlaiks, tad šeit pilnīgi cilvēki kāvās par galdiņiem, un visi grib apsēsties, un tur jau rinda veidojas, tā kā, paveicās man, ka es apsēdos pirms pusdienlaika, padzēru to kafiju, un tad pēc tam man arī atnes ēdienkarti. Tad, kad virtuve sāka strādāt, un es pasūtīju zaļos piparus un kalmāru. Kalmāru varēja izvēlēties fritētu vai grillētu. Es izvēlējos grillētu, un tie ir vienkārši arī cepti zaļie pipariņi. Pipariņi maksāja 8,95, viņi ir kā uzkoda, un kalmārs sanāk bija visdārgākais ēdiens, 23 eiro, bet kopumā jebkura cita porcija bija līdz 20 eiro cenās. Tā kā arī, manuprāt, diezgan ok, un pat arī 8 kājas cepts bija arī 19 eiro. Ļoti garšīgi. Tiešām ļoti labi. Blakus piesēdās tāds spāņu kungs, un viņš teica, ka es esmu izdarījusi ļoti pareizu izvēli, tāpēc, ka kalmārs ir svaigs un labs. Tā kā, paslavēja mani pat vietējie iedzīvotāji. Kopā es samaksāju 37 eiro, bija rēķins bez dzerama naudas. Un tātad tas bija ūdens, kafija, uzkoda otrais. Un, ņemot vērā, ka es paņēmu visdārgāko otro ēdienu, manuprāt, jau diezgan ok. Diezgan ilgi gan man tur sanāca nosēdēt, jo es atnācu tur 12:10, tagad jau ir 1:30. Bet, viss ok. Vienīgi tas, ka tagad liekas, ka jau pusdiena ir galā, bet es jau pati vainīga, es tik vēlu izgāju ārā. Turpinu pastaigu pa vecpilsētu, tagad konkrēti eju uz otrajiem torņiem.
Nu, un esmu pie otriem torņiem, kur šie atšķiras ar to, ka viņi ir tādi kantaini. Šie ir Serranos torņi. Nu, un cik es noprotu, arī šie torņi, viņi tā kā nodala vecpilsētu no jaunās pilsētas daļas, teiksim tā. Tu ieej pa tiem vārtiem un nonāc vecpilsētā, jeb vēsturiskajā centrā. Un vēl kārtējais skaistais laukums ar vēsturi un ar izklaidi, restorāniņiem, veikaliņiem. Un šādi tad ir burvīgā vecpilsēta, paej pa kādu ieliņu un nonāc laukumā. Plaza, kā viņiem tas saucas. Un šie te laukumi visbiežāk ir nosaukti pēc kaut kādiem cilvēkiem, kas bija saistīti ar kāru vai kaut kādiem citiem notikumiem. Un tāpat arī, protams, pašām ēkām ir ļoti liela vēsturiska nozīme. Redzēju tagad gan tikai pirmo informatīvo plakātu, kur varēja par to izlasīt. Būtu forši, ja būtu vairāk. Plakāts bija spāņu un angļu valodā. Šajā laukumā es pamanīju mazu būdiņu, tur tālumā viņa stāv, kura pārdod tīģerriekstu pienu. Tas ir tāds īpašs dzēriens, arī tradicionāls Spānijā, cik es izlasīju, jo man vajadzēja, protams, pameklēt kaut ko par to, kāpēc tāds vispār ir un kas tas ir. Un interesanti, ka tas gan nav gatavots no riekstiem, bet gan no augļiem, no augļu bumbuļiem, kuri aug zem zemes. Vienkārši tāds ir nosaukums, tīģerriekstu piens. Un tas ir pilnīgi vegānisks, tur nav arī laktozes iekšā. Līdz ar to cilvēki ar alerģijām to arī droši var dzert. Un pēc garšas ir tāds, tā kā mandeļu un auzu piens pa vidu kaut kas, bet tāds daudz biezāks un tāds bišķiņu miltainu piegaršu. Es intereses pēc nopirku. Tāda krūzīte 250 ml maksā 2,90. Un tā kā ārā ir ļoti, ļoti karsts, un šis dzēriens ir tiešām augsts, viņš ir atvēsināts. Vispār ļoti superīgi. Tagad tādu vēsu padzerties saldu, tur vēl ir cukurs pievienots. Īstenībā ļoti labi, jo man sagribējās ūdeni vai kaut ko tādu atvēsinošu, un tad es ieraudzīju un domāju, jāpamēģina. Jā, ļoti labi, ka viņš ir augsts. Arī labi viņš būtu pie kafijas. To es arī lasīju, ka arī kā kafijas bāzi var izmantot šo te pienu. Te ir tāds tradicionālās keramikas tirdziņš. Vismaz, ja es spāniski pareizi māku izlasīt. Šeit ir tādi mini džungļi, kur patvērties no karstuma. Un no šiem te veidojumiem tiek izsmidzināts ūdens.
ko var redzēt. Opā. Uzreiz vēsāks un patīkamāks. Un par Valencijas katedrāli saka, ka tur tika turēts Svētais Grāls. Un šī ir Plaza Redona, kārtējais laukums. It kā nekas īpašs, bet es tomēr atnācu paskatīties, jo viņš tāds perfekti apaļš jumtiņš izveidots ap strūklaku. Saudabīgi. Un visur te apkārt ir restorāniņi. Esmu izstaigājusi vecpilsētu, tagad atgriezos atpakaļ viesnīcā, ir jau pāri 4 vakarā, un aizbraukšu tomēr nopeldēties, jo nezinu, kā pēc tam vispār būs vēl iespēja, nebūs, jo ne visas pilsētas, kuras būšu, būs pie jūras, un kamēr ir silts laiks, un īsti man vairs neko citu šodien negribās darīt. Mans plāns galvenais bija vecpilsēta, man vienkārši likās, ka es tur būšu nedaudz ilgāk, bet pēc tam es tā kaut kā sāku staigāt un jau, man liekas, riņķoju un apļoju pa tām pašām ielām un atgriezos turpat, kur es jau biju bijusi. Tāpēc, jābrauc peldēties. Tehniku, protams, es neņemšu nekādu līdzi, tikai telefonu, tāpēc, ka bez telefona es nemāku pārvietoties šeit. Ir 9 vakarā, esmu veiksmīgi tikusi atpakaļ no jūras. Pasauļojos, nopeldējos, es biju paņēmusi arī to pludmales krēslu. Man likās, ka cena 10 eiro ir uz kaut kādu noteiktu laiku, bet izrādās, tu samaksā 10 eiro un tu vari gulēt uz tā sava krēsla visu dienu. Neierobežoti. Līdz slēgšanai. Viņi slēdzās 7:30 vakarā, es tur biju kaut kur ap 5, tad 7:15 es jau laikam biju aizgājusi. Ja piemet klāt vēl 10 eiro, tad var dabūt vietiņu zem lietus sarga, lai būtu kaut kāda ēna. Es arī ātri aizgāju nopeldēties, bet ātri, jo es negribēju atstāt mantas. Vienas pašas tomēr telefons un maks bija līdzi. Ūdens ļoti silts. Un arī vakarā man bija tur diezgan karsti. Nebija tā, ka es tur saltu nost. Vakarā arī bija 25 grādi. Un pa ceļam es iegāju arī veikalā. Tas gan man bija internetā jāmeklē, jo šodien ir svētdiena un īstenībā ļoti daudz pārtikas veikali nestrādā. Piemēram, tas, kur es biju vakar, lai gan tas ir zīmola veikals, bet tas ir ciet. Un es iegāju mazajos veikaliņos, paņēmu atkal arbūzu, tad tādu gatavo augsto kafiju rītdien brokastīm, tādu suliņu kaut kādu pagaršot, čipšu paku un īstenībā vēl 0,5 kilogramu ķiršu. Un par to kopā samaksāju nedaudz vairāk kā 10 eiro. Un tāda tad bija šodiena. Rītdien man arī ir daži plāni. Gribētu arī būt iepirkties. Un rīt ir pirmdiena, līdz ar to cerams, ka tas izdosies. Un rīt tad man ir pēdējā pilnā diena šeit Valencijā. Parīt 3:00 es jau braukšu tālāk uz Žironu. Labrīt! Ir 25. maijs, 10 no rīta. 24 grādi, pēc 2 stundām jau būs 27 grādi. Un es dodos uz bioparku, Valencijas bioparku, kas, man liekas, ir vienkārši zoodārs, bet tā šeit viņš saucās. Es esmu redzējusi dažas reklāmas par to, un arī turisma gids ieteica. Un ir teikts arī, ka ir jāiet labāk no rīta, lai izvairītos no pūļiem.
Varas vaļā tieši 10. Man arī no manas viesnīcas 20 minūšu gājienā šis bioparks. Tāpēc, jā, cerams, arī pirmdiena, man liekas, ka varētu arī nebūt tik daudz cilvēku, bet, iesim skatīties. Starp citu, bioparks ir arī Turijas dārzu galā. Līdz ar to, ejot pa Turijas dārziem, var vienkārši arī nokļūt līdz tam, atdurties pret to. Vispār domājot par viesnīcas lokāciju, no vienas puses viesnīca ir ļoti labā lokācijā, jo iela ir klusa un man ir tikai 20 minūšu gājiens līdz Vecpilsētai un 20 minūšu gājiens, piemēram, līdz zoodārzam. Bet no otras puses es būtu gribējusi vairāk laika pavadīt pie jūras un īstenībā labāk izvēlētos kaut kādu istabiņu tuvāk jūrai. Tā kā vienkārši vairāk droši vien jāskatās, ko gribās darīt, bet es jau braucot pirms braukšanas uz šejienu un organizējot visu savu šo te ceļojumu, nezināju, ko man vairāk gribēsies. Viss mans plāns ir tā, atbrauc un tad domā, ko darīt. Tad, protams, tā arī ir, ka pēc tam tikai saproti, kas būtu bijis foršāk. Ja es brauktu vēlreiz, tad noteikti meklētu kaut ko tuvāk jūrai, tāpēc, ka, lai tiktu kaut kur citur, tad vispār nav problēma ar sabiedrisko transportu. Šeit dzīvo zivis un bruņurupuči. Reku trešais bruņurupucis piepildēja klāt. Rinda nepavisam nav liela. Biļete maksāja 32,50. Ārprāt, cik dārgi. Es negaidīju, ka būs. Es neko nepaskatījos, protams, ieejas biļetes un kā cik maksās, bet es negaidīju, ka tā ir tāda nopietna cena. Skatīsimies, vai ir tā vērts. Madagaskara, kas mums būs? Es jau redzu flamingo. Kamerā vēl nevar redzēt. Un te tad vēl ir sadaļa Madagaskaras sala. Skatīsimies. Tad šeit ir lemūri un flamingo. Divu veidu lemūri, bruņurupucis. Jā, te rekur kokos. Ļoti jaukiņi dzīvnieciņi. Šis te ieraudzīja cilvēkus un atnāca nopozēt, iepozēt. Kur ir otri lemūri, bet ir zīme, ka tagad šie dzīvnieki mēģina aklimatizēties. Tā kā varbūt šos tikai nesen šeit ir atveduši. Un te tagad savanna. Var redzēt kaut kādus putnus.
te izskatās, ka ir jābūt žirafēm. Jā, 3 putnu veidi un gazeles. Re, kur jau kāds ir. Tur aiz stūra neredzēju. Un re, kur arī žirafa nāk atrādīties. Divas. Velika žirafa. Viena papa. Un šeit ir zilonis. Vienīgi man liekas, ka viņš guļ tur. Mēs viņu neredzam. Ārē, kur viena ziloņa dupsi var redzēt. Šeit ir lauva, bet viņš guļ tur zem koka, knapi pamanāms. Un te ir arī lauvene, kur arī čuč. Te degunradzis, mangustīni. Un pēdējā sadaļa ir Āfrikas ekvators. Te ir krokodils, kur stūrītī slēpjas, kur arī kukainīši. Te jau ir tādi akvāriji. Un es laikam esmu paspējusi uz kaut kādu izglītojošo programmu. Speakers, first of all, China, to the Department of Education, and today
baro nīlzirgu ar puravu. Un stāsta gan spāniski, gan angliski. Además, presentan las patas más cortas y robustas que le permiten recuperar la habilidad que tienen de correr en tierra, mientras que en el agua son un poquito más lentos, ya que, como veis, caminan bajo el agua. Aligators, čuču, šimpanze sēž. Gorilla izgūlies, čuču. Bello! Šimpanzes ir šeit, tad tas pats pirmais, ko es redzēju, arī bija gorilla. Bet šimpanzes te ne aiz stikla, brīvā dabā redzam. Ir jau 1:00. Es esmu šeit pavadījusi vairāk kā 2 stundas. Un šeit, protams, ir dažādi restorāniņi, kioski. Restorāns, kur var kārtīgas pusdienas paēst, strādā tikai no 10:30, starp citu, bet kioski bija jau vaļā tad, kad es atnācu. Es biju domājusi, ka tad, kad es visu šeit izstaigāšu, tad tieši restorāns būs vaļā un varētu tur paēst, bet man tā ēdienkarte īsti nepatika, viņa bija ļoti, ļoti maza. Nebija liela izvēle, tāpēc jāiet būs tālāk uz tirzniecības centru. Šodien es domāju, ka varētu aiziet iepirkties. Un līdz tirzniecības centram man būs jābrauc, tāpēc meklēšu pusdienas tad tur. Kopumā vai muzejs ir tās naudas vērts? Es pat teiktu, ka jā, jo platība ir liela. Ir arī tādi zvēriņi, kurus es nebiju agrāk redzējusi. Ļoti daudz šo te eksotisko Āfrikas dzīvnieku un vispār vairāk tieši uz Āfrikas dzīvniekiem ir šis te zoodārs. Jā, viss ir pieejams, kur paēst, kur atpūsties, piesēst. Ļoti ērti bērniem, pieaugušajiem ar bērnu ratiem. Labierīcības ir, starp citu, pilnīgi jaunas, tīras, kārtīgas. Nav īsti pie kā piekasīties. Es esmu ļoti apmierināta, priecīga, ka es esmu bijusi. Līdz ar to, jā, mierīgi var braukt. Un, cena ir dārga, bet viņa ir atbilstoša. Es tā kā nejūtos apkrāpta vai kā. Un, jā, ir ļoti daudz izglītojošo kaut kādu programmu, šo tad dzīvnieku barošanu. Tas arī visur ir sarakstīts, cikos kas ir. Un tas ir viss cauri visai dienai. Un es domāju, jebkurā laikā uz šejienu atnākot var paspēt uz kādu no dzīvnieku barošanām, kas arī ir labi izdomāts. Līdz ar to, jā, un cilvēku tagad es jūtu, jā, ka ir vairāk, bet tajos pirms 11, kad es atnācu, bija tiešām ļoti tukšs, ļoti ātri tiku iekšā, pareizi darīju, ka gāju no paša rīta. Un super, jā, labi pavadīts laiks, tiešām. Es aizgāju līdz viesnīcai, pārģērbties, nolikt mantas un tagad eju uz tirdzniecības centru, kas saucas Centre Comercial Arena vai Centre Comercial Arena, droši vien spāniski. Un izskatās, ka tas ir neliels tirdzniecības centrs, bet vispār, cik es papētīju, tad visi tādi maziņi, kaut kādas tādas iepirkšanās ielas arī ir, bet nelielas. Un kaut kā tieši pameklējot informāciju internetā par iepirkšanos Valencijā, tad likās, ka tā vairāk ir, pieņemsim, tirgi, kur ir pārtika,
iepirkšanās ir tā mazāk, man tāda sajūta. Bet vismaz man bija ērti šeit atbraukt ar metro, nevajadzēja pārsēsties. Tad no metro stacijas 8 minūšu gājiens. Vispār lasīju arī, ka tieši šis te siestas laikā, pusdienu laikā tātad, kas priekš mums ir pusdienlaiks, iepirkšanās centrā esot diezgan tukši, kas atkal man šķiet pozitīvi. Tā, šeit lielveikals tomēr ir tiešām liels, veikalu ļoti daudz, viņš ir 3 stāvos, bet, diemžēl, nav tā kā pie mums parasti ir ļoti lielas ēdināšanas un kafejnīcu zonas. Šeit ir vairākas maziņas kafejnīcas, kas nav izvietotas blakus viena otrai, tad jāstaigā jāmeklē. Un tad vienīgā vieta, kur es biju beidzot gatava apsēsties uz brokstu pusdienām, ir tādā maizīšu salātu vieta. Es pasūtīju kapučīno, lašmaizīti un lašu salātus un kopā samaksāju nepilnus 15 eiro. Iegāju šeit arī pārtikas veikalā un, piemēram, rekur zivs fileja 1,6 kg nepilni 14 eiro, tad rekur kalmāri ir 800 grami par 10 eiro un vēl pat kalmārus arī par 9 eiro var dabūt saldētos. Kopumā jau cenas tādas labas visam kam un izvēle arī ļoti liela, bet šis arī ir ļoti liels produktu veikals. Un te ir tāds jūras velšu miks, kilograms paēlijai 5,39 kilograms jūras velšu miksa. Tas ir, salīdzinoši ar mūsu cenām, tas ir reāli pavelti. Arī vēl rekur dažādi miksi 630 gramu par 3,99. Jā, ir dārgāk, lētāki, bet opcijas ir ļoti labas. Ir gandrīz 7 vakarā jau, un es esmu tikko atgriezusies no lielveikala. Es ļoti daudz ko nopirku pārtikas produktu veikalā. Ļoti daudz, kas bija interesants, gan šim vakaram, gan arī, lai rīt vilcienā man būtu ko apēst, un gan jau, ka vēl tur daudz kas paliks pāri. Ļoti forši vispār, ka viņiem veikalos ir daudz variantu, pieņemsim mazkaloriju vai bez cukura, kaut kādi dzērieni, ēdieni, kas pie mums vēl pagaidām pieklabo. Mums arī ir Latvijā, bet ļoti maz varianti. Šeit pieņemsim Don Simon tāda sula, apelsīnu, kokosriekstu, tad rekur te tāds arī bezkaloriju dzēriens, kaut kāda interesanta kombuča, un paņēmu pagaršot, tad vēl paņēmu kefīru, jo man bieži vien gribas pacerties kefīru, paņēmu paelju gatavo ar jūras veltēm, vēl interesants tāds kokteilis ar olīvām, marinētiem gurķīšiem, sīpoliņiem, ka tur viss kaut kas ir iekšā, vienkārši tomāti, ķirši. Tad arī 2 sangrijas. Smieklīgi bija tas, ka sangrijas stāvēja pie bezalkoholiskajiem dzērieniem, tāpēc arī viņus pamanīju. Un, piemēram, šī te Don Simon sangrija pie mums arī pārdodas, bet 2-litrīgajās pudelēs šeit 2-litrīgā pudele maksā 2 eiro, bet konkrēti šī buņģiņa maksā 49 centi. Un tad vēl arī kaut kāda citādāka, 2 variantus paņēmu pagaršot. Un tad daudz marinētas jūras veltes un konservētas dažādas. Un kopā par šo visu es samaksāju 29,80. Un tātad 30 eiro par visu šo.
Nu, un tā, un tad šāda bija Valencija. Rīt 3:00 man ir vilciens uz Žironu. Man jau e-pastā arī atnāca atgādinājums par to, ka drīz man ir jāceļo, drīz man ir jābrauc, kas ir ļoti forši. Visas vilcienu biļetes es pirku tātad 2 aplikācijās vai mājaslapās. To var darīt gan lejupielādējot telefonā, gan mājaslapā. Es biļetes esmu arī izdrukājusi, bet man ir arī visas biļetes telefonā, tāpēc, ka pirku es caur telefonu, bet drošības pēc visur esmu izdrukājusi. Viss strādā pēc QR kodiem. Un pēc Žironas tātad es vēl apskatīšu Narbonu, Aviņonu, Marseļu, Kannas, Nīcu, Monako un Pizu. Tā kā tas viss man vēl ir priekšā. Un, jā, visbailīgākais būs rītā atrast vilcienu staciju un tā tālāk visur tik laicīgi atrast savu peronu. Vienīgais, kas man biedē. Bet, jā, meklēsim, skatīsimies, es ceru, ka viss būs labi. Bet tas viss tad nākamajā video. Šovakar droši vien, ka es jau palieku viesnīcā, vairs nekur nedošos, jau diezgan vēls. Un rīt līdz 3:00 arī droši vien, ka palikšu viesnīcā, jo man ir arī paralēli jāpastrādā, jāsāk jau pārlikt faili, tad arī YouTube'ā man tagad, kamēr es esmu šeit, nāk ārā Portugāles video, man ir jāsagatavo viss priekš tiem. Līdz ar to bišķiņ jāpastrādā arī šajā ceļojumā. Nav tikai tāda brīva atpūta, bet pagaidām jūtos es labi, spēka man vēl ir, tāpēc es nepārforsēju un vienkārši mēģinu lēnām mierīgi visu darīt. Un vispār Valencijai 3 dienas. Es teiktu, ka mierīgi pietiek, ļoti mierīgi pietiek. Pilsēta ir liela, bet tāpēc ir jābrauk ar sabiedrisko transportu, un tad visu var mierīgi paspēt. Šodien vispār es devos uz zoodārzu tikai tāpēc, ka man īsti vairs nebija ko skatīties no tiem svarīgākajiem turisma objektiem. Es pat gāju viņu oficiālajā turisma informācijas centra lapā skatīties. Un sanāk, ka īstenībā visur es biju, vienīgi, ka es negāju iekšā baznīcās un muzejos. Nu, ja to dara, tad attiecīgi, protams, tas aizņem vairāk laiks. Es esmu pārliecināta, ka noteikti vēl ir daudz ko redzēt, bet visus top, tā kā objektus, vietas, ieliņas es redzēju. Līdz ar to ļoti labi es uzminēju, ka te jāpavada 3 dienas, pilnīgi pietiekami, ļoti ok. Tā, paldies Valencijai, braucam tālāk!